Sveiki, zēni un meitenes! Šeit Tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāsts ar nosaukumu Divi vīrieši un dīvaina ziņa. Šodienas atmiņas pants ir no Apustuļu darbu 10. nodaļas 34. panta. Tajā rakstīts: Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka Dieva bērni var būt draugi ikvienam. Kas tavā draudzē sludina katru sabatu? Apustulis Pēters bija pieredzis sludināt par Jēzu tikai ebrejiem, bet Dievs viņam bija sagatavojis citu plānu. Kādā pēcpusdienā labs cilvēks vārdā Kornēlijs savā istabā skaitīja lūgšanas. Lai gan viņš nebija ebrejs, vīrietis ticēja Dievam un bieži lūdza. Pēkšņi viņa priekšā nostājās eņģelis. Kornēlijs bija nobijies. Ko tu gribi no manis? Viņš čukstēja. Dievs ir uzklausījis tavas lūgšanas, eņģelis laipni sacīja. Viņš vēlas, lai tu nosūti vīrus uz Jopi un attaicini Sīmani, kas vēl pazīstams kā Pēteris. Aicini viņu ciemos. Tad eņģelis pazuda. Kornēlijs nekavējoties paklausīja. Nākamajā dienā, kad Kornēlija kalpi tuvojās Jopei, Pēters uzkāpa uz savas mājas jumta. Pēters bija izsalcis, bet viņš nolēma lūgt, līdz pienāks pusdienas laiks. Kamēr Pēters lūdza, viņš redzēja vīziju. Viņš redzēja, ka no debesīm nokāpja liels palaks, piepildīts ar dažādu veidu dzīvniekiem un putniem. Kāda balss sacīja: nogalini dzīvniekus un apēd tos, Pēteri. Es to nevaru darīt, kungs, Pēters iesaucās. Es nekad neesmu ēdis nešķīstu ēdienu. Pēteris atkal sadzirdēja nepazīstamo balsi. Dievs ir padarījis šīs lietas šķīstas, nesauc tās par nešķīstām. Pēters redzēja to pašu vīziju vēl 2 reizes, un viņš bija neizpratnē. Tad svētais gars pārtrauc viņa domas. Tevi lejā meklē 3 vīrieši, ej ar tiem, es esmu viņus pēc tevis sūtījis. Pēters nogāja lejā un satika Kornēliju 3 vēstnešus. Es esmu tas cilvēks, kuru jūs meklējat, viņš teica. Tā nu nākamajā dienā Pēteris, daži viņa draugi un vēstneši devās uz Kornēliju māju. Ceļā Pēters domāja par savu vīziju. Viņš beidzot saprata, ko tā nozīmēja. Kad viņi ieradās, vīri ieraudzīja, ka Kornēlija māja bija pilna ar cilvēkiem. Pēters sacīja Kornēlijam: Dievs man ir parādījis, ka viņš mīl visus cilvēkus, un tas kungs ir sūtījis mani, lai pastāstītu jums labo vēsti par Jēzu. Tad Pēters sāka mācīt cilvēkiem visu, ko viņš zināja par Jēzu, un viņi ticēja. Pēterim runājot, svētais gars pārņēma visus cilvēkus, un viņi sāka skaļi slavēt Dievu. Kornēlijs, viņa ģimene un viņa draugi drīz tika kristīti. Pēteris bija iemācījies ko ļoti svarīgu. Dievs mīl ikvienu neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā, vai kādā krāsā ir viņu āda, vai kur viņi dzīvo, un Dievs vēlas, lai to saprotam arī mēs.